Esiet sveicināti Tele2 podkāstā Bez limita. Šis ir podkāsts, kurā ar ekspertiem runāsim par jēgpilnu interneta lietošanu, jeb to, kā modernās tehnoloģijas ietekmē mūsu ikdienu, attiecības, darbu, ģimenes dzīvi un veselību, kā arī sarunāsimies ar aizraujošiem uzņēmējiem par personības lomu biznesā, jo kā nekā, biznesa sākas ar cilvēku. Izrādās tikai trešdaļa cilvēku pārbauda, kādu piekrišanu dod lietotnēm, kuras viņi plāno izmantot. Šķiet, kas tur tāds, vai ne? Bet tad, kad mēs sakām, ka apmēram trešdaļa cilvēku ļauj, piemēram, lietotnēm sevi izsekot, tas skan jau pavisam citādāk. Sarunāšos ar Nikolu Katrīnu Kureli, kas ir Tele2 datu aizsardzības vadītāju, par to, kāpēc vispār lietotnes prasa pieeju video kamerai, kāpēc prasa mikrofonam, kā mēs to visu varam atslēgt un kā mēs varam sevi sargāt iespējams vairāk un izvairīties no tādas neapdomības. Sāksim, Nikola, ar to, kāpēc vispār kāda lietotne vēlas izmantot mūsu kameru, telefonu, mikrofonu, iespējams arī mūsu pierakstus vai failus, kas atrodas mūsu telefonā. Kam tas ir vajadzīgs? Šeit ir divas atbildes. Pirmā ir tā, ka, lai nodrošinātu aplikācijas funkciju, piemēram, ņemsim to pašu saziņas lietotni, jebkuru viņai vajadzēs piekļuvi visticamāk kontaktiem, lai vienkārši zinātu, kam nosūtīt īsziņu. Viņai vajadzēs piekļuvi kamerai, ja mēs taisam video zvanu, viņai vajadzēs pieeju galerijai, ja mēs gribam, apmainīties ar bildēm. Tā ir tā viena kategorija, kas ir tās leģitīmās piekrišanas, ko aplikācijas prasa, un tad ir otra kategorija, kas ir, es jau teiktu, tādas korporatīvās izsakošanas robežas, kur, piemēram, prasa piekļuvi tuvumā esošajām ierīcēm. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mans telefons var atpazīt tavu telefonu, un viņi var apmainīties ar informāciju. Un bieži vien ir tā, ka cilvēkiem liekas, ka viņu telefons noklausās. Jo es jau neteicu neko par to, ka tu esi nopirkusi kafijas aparātu. Tu man stāstīji, ka tu nopirki kafijas aparātu, bet man parādās telefonā reklāma par kafijas aparātu. Kā tas var būt? Un realitātē tas ir tāpēc, ka vienkārši mūsu telefons stāvēja blakus, un tāpēc, ka mūsu telefons stāv blakus, viņi apmainās ar informāciju, un ja mēs atrodamies tuvumā vienotrai kaut kādu noteiktu periodu, tad varētu būt, ka mums sakrīt intereses. Un tu savā telefonā meklē kafijas aparātu un veic pasūtījumu kafijas aparātu. Un tad mūsu telefoni domā, ka, man arī varētu būt interesanti. Un tad šeit ir tie reklāmdevēju mērķi, kāpēc viņiem ir nepieciešams piekļuvis dažādas. Labi, kas ir tādi realistiskākie riski? Kas var notikt, ja mums ir kāda lietotne, un mēs esam devuši šādu piekrišanu, piemēram, izmantot mūsu video kameru, kaut arī tā patiesībā šai lietotnē mums nav nepieciešama. Te ir jānodala divas tādas galvenās lietas. Mums ir divu kategoriju aplikācijas. Pirmkārt, mums ir tās, kas ir uzticamās, kur mēs zinām ražotāju, aplikācijas izstrādātāju, kur ir populāra, viņai ir, piemēram, visi tie uzticamie mūsu pakalpojumu sniedzēji, kas ir sociālo tīklu lielās platformas, kas ir, bankas, kas ir arī tie paši telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēji vai dažādi citi pakalpojumu sniedzēji, kas ir uztaisījuši savas aplikācijas. Tie ir tie drošie, nosacīt drošie pakalpojumu sniedzēji, un tad ir viņi ar savām visām piekrišanām un prasībām, un kur ir šajos leģitīmajos, aplikāciju izstrādātāju veidotajās aplikācijās tie galvenie riski ir, divās kategorijās atkal. Viena kategorija ir risks privātumam, un otra kategorija ir datu noplūdes riski. Ja mēs skatāmies uz risku privātumam, tad šeit atkal tas būs atkarīgs no tā, kāda aplikācija ir ielādēta un kādu piekrišanu viņi prasa. Jo, ja mēs ņemsim to pašu kameru, mēs dodam aplikācijai piekļuvu kamerai, manā prātā man uzreiz liekas, es piekritu tai pašai, ņemsim lojalitātes aplikāciju, jebkuru, ar kuru es izmantoju, lai veikalā noskanētu preces. Tātad kamerai piekļuvu vajadzēs tikai tajā brīdī, kad es reāli lietošu šo kameru. Bet realitātē tā nav. Ja mēs dodam šādu piekrišanu, principā kamera var ieslēgties jebkurā brīdī. Šī aplikācija jebkurā brīdī var piekļūt mūsu kamerai. Ja mēs dodam piekļuvi galerijai, tad tas nozīmē, ka viņa var ne tikai apskatīties tajā brīdī, kad mēs gribam dalīties ar bildēm, visu, kas mums ir telefonā, bet viņi principā arī varētu augšu pielādēt visas mūsu bildes. Tā, ka visas, ko tu esi ielicis, tu pat varbūt negribi, kā aplikācija piekļūst šīm te bildēm, bet tāpēc, ka tu esi devis piekrišanu, viņi to dara. Arī tad, ja es neizmantoju šo lietotni, piemēram, to, ko es izmantoju lielveikalā, lai noskanētu preci, es pērku pārtiku, man jānoskanē savu lojalitātes karti, es to noskanēju, pēc tam jau es aizveru kā to lietotni. Jā, bet ja viņi var darboties fonā, tad viņi var piekļūt principā jebkurā brīdī.
Ja mēs esam devuši piekrišanu, kur mēs neatzīmējam tikai lietošanas laikā, jo ir aplikācijas, kas prasa, kurā brīdī tu vēlies, lai aplikācija piekļūst vienmēr, nekad vai lietotnes izmantošanas laikā. Un tad, ja izmanto tikai izmantošanas laikā, tad loģiski, tagad tev viņi ir atvērti, tad arī kamerai būs piekļuva, un visos citos brīžos viņi nebūs. Bet vēl kas ir svarīgi, mums ir tik daudz dažādas tās piekrišanas, ko mēs varam sniegt. Un, ja mēs atgriežamies pie tā, ka teiksim, šīm te uzticamajām aplikācijām mēs dodam piekrišanu arī kaut vai tai pašai atrašanās vietai. Te atkal ir tas pats stāsts ar to, ka es izstaigāju lielveikalu. Man 5 dažādas sociālo tīklu aplikācijas var piekļūt manai atrašanās vietai nepārtraukti. Es izstaigāju lielveikalu, es aizbraucu mājās, es atveru teiksim, to pašu Instagramu. Man izlec reklāmu kādam no veikaliem, kurā es esmu iegriezusies. Un tas ir tikai tāpēc, ka mana atrašanās vieta ir bijusi pirmkārt ieslēgta, otrkārt aplikācijām ir piekļuvusi šeit atrašanās vietai. Un atkal man liekas, ka mani kāds noklausās varbūt, ka es esmu bijusi konkrētā veiklā vai ka es esmu gribējis kaut kādu produktu. Bet realitātē jau tā nav. Tā ir vienkārši aplikācija, kur nepārtraukti seko mums līdzi. Tas būtu tā kā salīdzināsim, ja tu staigātu pa lielveikalu un tev no muguras staigā cilvēks ģērbies melnā un pieraksta, kur tu apstājies. Kādus produktus tu nopērci, kādus produktus tu tikai apskaties, ar kādiem cilvēkiem tu satiecies, kam tu paej garām. Un veidotu kladītāju pierakstus. Tad mēs justos neērti un nekomfortabli. Bet kaut kādā digitālajā vidē mēs pieņemam, jā, mani tur grib izsakot, grib piekļūt manai atrašanās vietai, visiem maniem kontaktiem, visām manām bildēm galerijā. Jā, labi, vienalga, es tikai gribu tikt iekšā savā aplikācijā un darīt, ko es tur esmu izvēlējies. Un, teiksim, ja mēs salīdzinām ar šiem aplikācijas piekrišanām, to pašu svešinieku, kas tev izsako, tad tas būtu tā kā tu paņem savu ģimenes fotoalbumu, visas bildes, kas tev ir telefonā fiziskā albumā, tu atdod vienkārši cilvēkam, kurš tev no muguras sekos, un tu ceri, ka viņš neskatīsies tās bildes un neko ar viņām nedarīs, un ka viņš atvērs to tavu albumu tikai tajā brīdī, kad tu viņam teiksi, hei, izvelc ārā to konkrēto bildi. Klausies, baisi šis izklausās. Jā, kad mēs to ieliekam reālajā dzīvē, kā tas būtu fiziskajā vidē, tad tas izklausās baisi. Un tas ir, diemžēl, tas ir tas, kas notiek. Mūsu dati ir ļoti, ļoti vērtīgi uzņēmumiem. Un tāpēc mēs tiekam nepārtraukti novēroti. Mūs izspiego un novēro ne tikai teiksim, šī te korporatīvo interešu vārdā, bet ja mēs skatāmies uz šīm te nedrošajām aplikācijām, tad nedrošo aplikāciju gadījumā, kuras mēs teiksim, nezinām izstrādātāji, vai viņš ir maz pazīstams, teiksim tā, vai ir sliktas atsauksmes, vai atsauksme vispār nav. Mēs ielādējam šādu te aizdomīgu aplikāciju. Es nezinu, esam noskatījušies, gribam spēlīt kaut kādu ielādēt, kas ir tas biežākais. Spēlīta paprasta piekļuva pilnīgi visam, kam var vien piekļūt. Un mēs atdodam savus datus un dodam piekļuvi savam telefonam, principā nezināmai trešai pusē. Un tad mums parādās, atgriežoties atkal pie šiem te risku jautājumiem, parādās tas reālais risks, ka tava informācija kaut kur tiks nopludināta un kaut kur kāds viņu savāks, apkopos datubāzē, un pēc tam tu nezini, kas ar taviem datiem notiek. Un šis ir viens no tiem gadījumiem, arī, ka, piemēram, zvana šie telefonu krāpnieki, saucamie, ja? Tas arī varētu būt. Ja? Šeit ir te ir ļoti, ļoti daudz dažādu veidu, kā krāpnieki var iegūt informāciju par tevi. Jo arī no drošajiem pakalpojumu sniedzējiem, kas ir drošie aplikāciju izstrādātāji, viņiem, kā dati noplūst no uzņēmumiem, atkal 2 ceļi galvenokārt. Viens ir, ka ir kaut kādas nejaušas sistēmas konfigurācijas kļūdas, kas mums lielākais piemērs tagad pagājušajā gadā ir ZZ Dats lieta, kur pa lielam visu pašvaldību iedzīvotāju dati, izņemot Rīgas pašvaldību, jo Rīga neizmanto šo pakalpojumu sniedzēju. Ja nemaldos, sistēmas konfigurācijas kļūda, tur bija noplūda vārdi, uzvārdi, personas kodi. Tagad padomājam, cik daudziem no mums telefona numurs vai e-pasts ir publiski pieejams. Un tad, kad tev zvana, mēs zinām tavu vārdu, uzvārdu, mēs zinām tavu personas kodu, mēs zinām tavu kontaktu informāciju, varbūt tu esi ielicis publiski, kur tu strādā. Un tev jau zvana un ir jau ļoti, ļoti konkrēts, tev piemērots un pielāgots uzbrukuma vektors. Un tad otrs variants, kad šīs lielās datu noplūdes ir protams, kiberuzbrukuma gadījumā, bet tie varbūt ir mazāk, jo vienkārši mēs uzņēmumu, tā skaitā Tele2, un ja mēs esam vēl kritiskā infrastruktūra, mums ir vēl stingrāk šeit noteikumi, uzņēmumi ļoti strādā pie tā, lai izvairītos no šādām te noplūdēm. Jo, piemēram, Zviedrijā bija
ļoti, ļoti bēdīgs gadījums, kur kiberuzbrukuma dēļ tika nozagti mentālās veselības pakalpojumu sniedzēja pieraksti par klientiem. Principā tavi terapijas pieraksti būtu noplūduši. Un, ja es nemaldos, tur bija 2 cilvēki, kas izdarīja pašnāvību, tādēļ, ka šos viņu terapijas pierakstus publicēja. Un mēs redzam, ka šeit ir ne tikai tāds, man tur liekas, kāds man izsako, man parādās personalizēta reklāma, bet ir reāli riski. Cilvēku veselībai, psiholoģiskai veselībai, fiziskajai veselībai, tāpat ir krāpšanas riski. Un, diemžēl mums ir pašiem baigi sevi jāsargā. Labi, Nikola, ko mēs varam darīt? Kas ir tā schēma? Kā es varu sevi vairāk pasargāt? Patiesībā, tad, kad es gatavoju šai sarunai, jo man kolēģis teica, klausies, mēs varētu ar Nikolu parunāt. Es izgāju cauri visām savām lietotnēm. Tas patiesībā man bija vērtīgi. Es ceru, ka arī šo sarunu jūs klausoties arī izdarīsiet. Esiet tā kā Kristīna, izdariet tā kā es. Iziesiet cauri visām savām lietotnēm. Un Nikola tūlīt arī izstāstīs, kas ir tas darbiņš, kas mums visiem ir jāizdara, lai mēs būtu jau drošāki. Jo ir kaut kādas lietotnes, kurā mēs, protams, nevaram liekt pieeju mūsu kamerai, ja mēs lietojam sociālās mēdījus, ja mēs radām saturu. Tur ir gandrīz neiespējami, ja? Bet gan jau ir kaut kādas atšķirības starp to dot pieeju vienmēr vai dot pieeju, kamēr lietojam lietotni. Izstāsti, kas ir tie soļi, kas mums ir jādara, lai mēs sevi vairāk varētu pasargāt. Profilaktiski es teiktu, ka sākam tieši ar to, ko tu sāki, kas ir izējām cauri vienkārši aplikācijām, kas mums ir, atveram iestatījumus, atveram konkrētās aplikācijas un paskatāmies atļaujas. Tas būtu tāds pats minimums, ar ko sākam. Izējām cauri, paskatāmies, man ir e-pasta aplikācija. Tai es gribu, lai viņa piekļūst maniem kontaktiem, varbūt, lai es varētu sūtīt ērti ziņas, bet man personīgi viņa nepiekļūst tādai informācijai. Bet es gribu, lai viņa man darbojas fonā, jo es gribu saņemt paziņojumu, ka man ir atnācis e-pasts, nevis tikai tad, kad es atveru aplikāciju. Izējām visam cauri, paskatāmies kritiski, padomājam, kas ir tas, ko mums tiešām vajag, ko nevajag. Tad arī ielādējot aplikāciju jau uzreiz, skatāmies, kas ir tas, ko mēs ielādējam, izvērtējam, vai šī aplikācija tiešām izskatās droša. Vēl viena ļoti praktiska lieta, par ko mēs varam domāt, ir pārskatīt savus sociālos tīklus. Cik daudz informācijas mēs par sevi esam publicējuši, kādi ir mūsu sekotāji. Varbūt ne visu informāciju mums vajag, jo man pašai arī es gribu padalīties ar to, cik foršā nedēļas nogalēs bija ar bērniem. Superīgi, forši. Es gribu saviem tuviem cilvēkiem parādīt to. Bet, padomāju, varbūt uztaisim ierobežotāku loku cilvēkam mēs sūtam. Lai nav tā, ka mēs pilnīgi visiem atdodam pilnīgi visu. Pārbaudam, kas ir tās lietas, ko mēs liekam vispār internetā. Jo šeit atkal, diemžēl, ir bijuši tādi ļoti nepatīkami gadījumi. Ir visās populārajās fitnesa aplikācijās tu vari atzīmēt savu skrējienu. Forši, es gribu parādīt draugiem, ka es skrienu, cik daudz es skrienu, man patīk paskatīties, cik daudz man draugi skrien. Viss ir baigi labi. Bet profili ir publiski bieži vien. Un tavu maršrutu, to, cik tu esi sākusi skriet, pa kādu maršrutu tu skrien, var redzēt jebkurš. Un es varu no tā izsecināt, pirmkārt, kur tu atrodies, kur visticamāk ir tava māja, kur ir kaut kādas nedrošākas vietas, varbūt, ar kurām tu skrien. Un es tevi varu sagaidīt tur. Un es tevi varu tur sagaidīt. Tāpēc ir svarīgi pārskatīt, jo mēs neaizdomājamies vienkārši par to. Un ir svarīgi pārskatīt, ko mēs sociālajos tīklos liekam. Tad jau mums ir nākamais līmenis, kur man pašai personīgi es izmantoju VPN, jeb virtuālo privāto tīklu, kas nozīmē to, ka principā ir šifrēts tunelis starp manu ierīci un internetu. Un, tas palīdz samazināt visādus šo pašu korporatīvo izsakošanu, algoritmiem. Un sociālajiem tīkliem ir grūtāk mani profilēt, tāpēc, ka man visu laiku mainās IP adrese. Es esmu vairāk paslēpnis, vairāk drošībā. Tāpat ir DNS ugunsmūri, ko var izmantot. Un tie principā bloķē jau uzreiz sarakstos esošas un zināmas, teiksim, kaitnieciskas vietnes, kas arī nav DNS ugunsmūris tik, teiksim, tāds privātumam draudzīgs kā. Ne privātumam draudzīgs, bet VPNs, teiksim, būtu labāka izvēle. Vienkārši tas ir tāds drošāks rīks. Tad vēl viena lieta, kas ir arī tāda ļoti, ļoti praktiskā, ko es ieviesu jau vairākus gadus atpakaļ, man ir e-pasta adrese, kas ir tāda, ko es izmantoju nopietnām lietām. Bankā man ir viena e-pasta adrese, saziņā ar valsts iestādēm es viņu izmantoju. Bet, teiksim, ikdienā iepērkoties internetu veikalos vai kur citur, man ir
Tāda otra e-pasta adrese, kas ir spamam domātā. Un, ja man ir kaut kur jāreģistrējās, es nereģistrējos ar savu īsto vārdu, uzvārdu un savu īsto e-pasta adresi. Un es izmantoju vienkārši šo spamu, lai atkal, es sevi drusku vairāk pasargāju, kad konkrētais uzņēmums nezina, kad es, Nikola Katrīna, esmu tā, kas ir pirkusi tur ABCD preci. Bet tas ir kaut kāds mistiskā trešā persona, un kur tad noprofilēt ir daudz grūtāk. Ko atbildēt cilvēkiem, kuri saka, bet man ir viena alga? Man ir viena alga, man nav nekā privāta. Ko no manis var dabūt? Es neesmu tik vērtīgs, vai es neesmu īsti nekas. Ko? Es esmu dzirdējis, ka cilvēki šādi saka. Jā, protams, ir cilvēki, kuri dzīvo pēc principa, lai jau skatās, man nav ko slēpt. Man tomēr gribētos ticēt, ka vairāk cilvēki nevēlas, ka viņus nepārtraukti vēro lielais brālis. Orvelam ir burvīga grāmata, kur ir tieši par šo tēmu. Un, tas, ka tev liekas, ka tev nav ko slēpt, tas jau tevi neatbrīvo no visiem šiem riskiem. Jo, labi, tev liekas, man fotogalerijā nav nekā tāda, ko es negribu slēpt, lai jau piekļūst. Ļaujam piekļūt vienam no šiem mega lieliem uzņēmumiem, kuri tālāk attīsta savu mākslīgā intelektu rīku. Tavas visas bildes tiek iesūktas, lai apmācītu viņu mākslīgā intelektu rīku, visas tavas publicētās bildes, visi tavi komentāri, visi posti, ko tu esi jebkad rakstījis, viss tiek iesūkts un apmācīts viņu mākslīgā intelektu rīks. Atkal liekas, kāda starpība. Bet es personīgi negribu, ka viss, kas es esmu, tiek reducēts uz kaut kādu vienu profilu, kam tiek piešķirts ciparu virknējums, lai mani atpazītu un visur varētu izsakot un tikai reklamēt man pilnīgi visu iespējamo. Un, teiksim, attiecībā uz to mākslīgā intelektu rīku, mākslīgā intelektu risinājumiem, mēs mirstīgie, teiksim tā, mēs neko no tā neiegūstam. Uzņēmumi ir tie, kas, viņi iegūst, viņi apmāca savus mākslīgā intelektu modeļus. Mēs esam bezmaksas resursus, principā. Un viss, mēs neesam cilvēki, mēs esam tikai ciparu un burtu. Virknējums, kur pilnībā visu no mums izžmiegt un izsūkt korporatīvo interešu vārdā. Man jau emocionāli liekas, ka es tā kā negribu. Līdz ar to visi satura veidotāji ir automātiski nepasargāti patiesībā. Kas ir tā kā sociālo tīklu būtība. Jā, tas ir, un tā tas diemžēl ir. Un visas tavas bildes var tikt, un video var tikt izmantot, un balss ieraksti var tikt izmantot, lai radītu dziļviltojumus, kur zvana tava mamma un lūdz palīdzību patiesībā. Jā, vai arī sociālajos tīklos tiek publicēta tava bilde, kur ir, tur tu saki vai dari lietas, ko tu nekad dzīvē neesi darījusi. Un, atceries vēl ļoti, ļoti labu piemēru par šīm te bildēm. Ja mēs ielādējam tāpat nedrošu aplikāciju, mēs ļaujam piekļūt visām savām bildēm, jo mums jau nav nekā ko slēpt. Beigās izrādās, ka tur ir kāda bilde, kas ir varbūt tāda neglēmojošāka. Un visas šīs te bildes aplikācija ir iesūkusi savā serverī un pēc tam tirgo melnajā tirgu. Un tu pat to nezini. Tev nav nejausmas, ka kaut kas tāds ir noticis. Līdz vienu dienu tev uzraksta ziņu, e-pastu vai ziņu Instagramā kaut tā pašā. Čau! Man ir pieejams visas tavas bilžu kartotēkas, tev atsūta viena no tavām neglēmojošajām bildēm, un apakšā bitcoin pieprasījumu. Samaksāji, tu negribi, ka es sūtu taviem vecākiem šo bildi. Neglēmojuši tas stāsts arī, protams, ja mēs glabājam savā telefona atmiņā vai arī mākonī, ja mēs glabājam, piemēram, kailbildes. Jā. Ja? Stāsts ir par to. Jo labi, es tur šķībām acīm vai, nezinu, nošmulētu tas nebūtu trakākais, jā. Tas nav īsti kompromitējoši, publicējiet, bet stāsts jau ir par kailbildēm. Jā. Kurš no mums no tādas uzņēmis? Un es negribētu atkal ar to kaut kā stigmatizēt, ka netaisiet bildes, nesūtiet. Cilvēki vienmēr ir taisījuši tādu veidu materiālus, un tas ir dzīvo, kā tu gribi dzīvot, bet vienkārši ņemam vērā to, ka, ja mēs ļaujam piekļūt savām bildēm pilnīgi visām aplikācijām, kas mums ir, tāds risks pastāv. Tele2 un arī Norstat aptaujāja cilvēkus Latvijā. Un, tas, ka šajā aptaujā parādījās, ka 30% iedzīvotāji vienmēr rūpīgi izlasa, kam tad es piekrītu, ielādējot lietotni savā vietālrunī, bet vairāk nekā pusi, kas bija 55%, to dara tikai tad, ja lietotne šķiet aizdomīga. Tas nozīmē, ka mums var šķist, bet var arī nešķist. Tas ir tāds sajūtu jautājums patiesībā, nevis īsti objektīvi nosakāms.
Bet tās ir arī par jauniešiem. Jauniešu vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem šie rādītāji patiesībā bija vēl augstāki. Jaunieši vēl mazāk vērīgi ir ielādējot kādu lietotni. Kā mums vispār stāstīt saviem jauniešiem, ka ir jāpalūko, kas ir tā vietne, kurā tu esi iegājis, kas ir tā lietotne, kuru tu gribi. Jo, kā jau tu arī iepriekš minēji, es jau gribēju tikai spēlīt, nekas tāds, vai ne? Kā vispār to kaut kā menedžēt vai kā runāt par to? Aktīvi iesaistoties. Tas ir vienīgais, ko mēs varam darīt, tāpat kā ar jebkuru citu lietu, par ko mēs bērnu izglītojam. Bet mums arī par šo ir jābūt zinošiem. Mēs vecāks, kurš pats neapzinās riskus, viņš bērnam neko nevar izstāstīt. Un daudz kur ir tā, ka mēs varbūt esam gudrāki par saviem vecākiem kaut kādās lietās, un tad mēs izglītojam viņus. Bet kaut kur jau arī jaunieši vairāk zina un saprot varbūt nekā viņi vecāki. Bet jebkurā gadījumā ar bērniem ir jārunā, ar viņiem ir jārunā atklāti, ir jāstāsta par to, kādi ir tie riski, ir jārunā par to, kāpēc ir svarīgi nedalīties ar visu, ar ko ir iespējams dalīties. Jo, ja mēs atgriežamies atkal pie tām pašām kailbildēm, tad ir bijuši pietiekami daudz gadījumu, bet tas varbūt vairāk ir sociālo tīklu, vienkārši krāpniecības risks, kur jaunieši ir uzņēmuši kailbildes, aizsūtījuši, liekas, ka viņi apmainās ar bildēm it kā ar kādu, ar ko viņi ir ilgstoši sarakstījušies, bet realitātē tur otrā pusē sēž krāpnieks. Un viņš saka, ok, paldies, ka atsūtīji man bildi. Visas bildes, ko es tev esmu sūtījis, ir mākslīgi ģenerētas, tu man atsūtīji savu īsto bildi. Un atkal, nevienam šo nestāsti, samaksā, lai mēs nepublicētu. Un arī šeit ir bijuši gadījumi, kur jaunieši vienkārši viņi izvēlās uztaisīt pašnāvību, labāk nekā vērsties pie vecākiem pēc palīdzības. Un tāpēc arī ir svarīgi, ka vecākiem ir tāda atklāta diskusija par šīm lietām. Un kad viņi nerada kauna sajūtu bērnam, kā tu varēji atļaut piekļūs visam vai atdot savus datus kaut kādai kreisajai aplikācijai. Bērns nezina, viņš nav spējīgs vēl par to izvērtēt šos riskus. Un, tāds varbūt laba praksa būtu, reizi pusgadā visi ģimene piesēžamies, taisam aplikāciju auditu, skatāmies, kam mēs esam piekrituši, kam neesam, padiskutējam un uztaisīt to nevis kā tādu, es tev tagad mācu, tagad dari šitā, bet nē, paskatāmies, wow, izrādēs, es esmu savai, kalkulatoram. Jā, kalkulators. Man var piekļūt visam, kam vien vajag piekļūt, jā. Kāpēc kalkulatoram vajadzētu piekļūt videokamerai? Jā, nevajadzētu. Tieši tā nevajadzētu, tas ir absurdi. Vai arī videokameras piekļuve lietotnēm darbojas tā? Manā saprašanā ir, piemēram, es esmu ceļojumā, vai, piemēram, es arī eju savā ierastajā pastaigā, savā ierastajā apkārtnē, un, filmēju kaut ko. Līdz ar to arī, ja lietotne tajā brīdī pieslēdzas, ir iespējams iegūt datus, kas ir šis mans ceļš, ja? Kā tas vizuāli izskatās. Tas ir iespējams, tas nav izdomāts, ja? Jā, tāpēc, ka aplikācija, tad, kad tu dod piekļuvi aplikācijai, viņa var piekļūt. Viņa var darīt jebkurā brīdī. Protams, vai ir liels risks, ka šīs uzticamās aplikācijas, kuras tomēr ir pietiekami ne prestiži, bet zināmi industrijā atpazīstami uzņēmumi. Monitorētas, tur ir mazāks risks, bet ar visām šīm aizdomīgajām aplikācijām, jā, protams. Un vēl ar vienu cilvēku ļoti aktīvi bīda ciet datorkameras, ja ir aizbīdnes vai arī uzlīmē līmlapiņas virsū. Telefona kamera neko neatšķirās. Un telefons mums ir ļoti bieži šādi. Mēs redzam gan seju nepārtraukti, gan kamera redz visu, kur mēs atrodamies. Un par šīm kamerām neviens nedomā. Tāpēc, ka liekas, ka tas jau ir drošāk. Un kaut kādā ziņā, jā, varbūt telefoni ir drošāki, un datoros šie riski ir lielāki, bet šie negodprātīgie spēlētāji, viņi jau saprot, kur tas viss zelts ir aprakts. Un tāpēc arī tās aplikācijas ir vairāk un vairāk, kas ir šīs negodprātīgās, kas ir aizdomīgās aplikācijas, viņas jau visu laiku uzrodās. Izstāst, kas ir tas ceļš? Tie cilvēki, kas klausās, kas ir jādara? Mēs ejam saucamajos settingos, jeb iestatījumos. Kas ir tālāk? Jā. Kas ir tie tādi praktiski soļi? Ejam iestatījumos, un te noteikti atšķirsies iOS no Android, bet idejiski visam būtu jābūt vienādi. Mēs ejam iestatījumos, ir divi ceļi. Viens ceļš ir iet uz uzreiz piekļuvu sadaļu,
kur jau būs visas piekļuves, visas šīs pieejas, kuras mēs varētu dot. Un tad, uzklikšķinot uz katras no pieejām, teiksim, ķermeņa sensoriem, izliks visas aplikācijas, kuras prasa šo pieeju. Otrs variants ir vērt katru aplikāciju atsevišķi vaļā un atļauju sadaļā tad iet cauri, ko viņi var, ko viņi nevar. Un tad pie reizes ir jāapskatās arī tas, vai mēs ļaujam aplikācijai darboties fonā. Jo fonā darbojoties aplikācija, tas nozīmē, ka viņa visu laiku tevi tā klusi monitorē. Teiksim, sīkdatnes ievāc visas, kurās aplikācijās tu esi bijis, ko tu esi darījis, ko tu esi apskatījis. Ja ir aplikācija, kurai mēs negaidām paziņojumus no viņas regulāri, teiksim, WhatsApp man var darboties fonā, jo es gribu, lai man nāk ziņa tad, kad viņi atnāk. Bet visām pārējām aplikācijām vienkārši izslēdzam fona darbību. Un tas arī no tāda ļoti praktiska viedokļa taupīs mums telefonam enerģiju, jo viņš visu laiku nebaros šīs visas 101 aplikācija, kas mums fonā darbojās. Tas, ko es darīju, es gāju cauri katrai lietotnei. Tad ir iestatījumi, lietotnes, un tad ir sadaļa atļaujas. Yep. Es lietoju Android vietālruni, un šāds ir tas ceļš. Tas nav sarežģīts, tas ir atrodams. Jā. Bet vienkārši ir jāpieķerās, un tas jāizdara. Jā, un ir diezgan daudz lietotnes, un saproti, ka ir diezgan daudz lietotņu, ka tu, kad diez es šo ielādēju vispār, es neesmu īsti izmantojusi. Arī šādas ir, jā? Yep. Parādās ir... Atkal, divas kategorijas. Tas visu laiku ceļi vienmēr, jā? Jā, nav viss viengabalains. Ir aplikācijas, kuras ielādējās, kuras jau ir ielādētas, tad, kad tu telefonu nopērci, kuras jau pēc noklusējuma ir iekšā. Un tad ir otras aplikācijas, kuras ielādējās citreiz ar telefonu updatiem. Tad, kad tu atjauno telefonu, tad viņš ielādē arī kaut kādas aplikācijas. Ja nemaldos, pagājušajā gadā Samsungs šādi ielādēja. Es pieļauju, ka arī citi to darīja. Vienkārši man pašai tāds Samsung telefons, tāpēc es pēc tā spriežu. Ielādēja viņu mākslīgā intelekta aplikāciju. Man viņu 100 gadus nevajag, es viņu 100 gadus nelietošu. Es uzreiz pamanīju, ka man parādās jauna aplikācija. Viņa pavisam klusām, un to neviens nereklamē, kad, reku jauna aplikācija, kurai arī pēc noklusējuma visas piekrišanas ir. Viņš man darīja principā visu. Un tad tās bija tās, kuras gāju. Es viņu atinstalēju, un tās, ko nevar atinstalēt, kas, manuprāt, ir tādas nevajadzīgās aplikācijas, viņas vienkārši deaktivizēju. Jo tad, kad atver aplikācijas settings, tad, ja tu viņu nevari atinstalēt, tad tu viņu vari vismaz deaktivizēt. Tas nozīmē, ka šāda apsekošana, sava vietālruņa un lietotņu apsekošana, un arī datorā, protams, datorā mēs arī izmantojam lietotnes. Tas nav tā, ka mēs tikai telefonā. Ja? Tā ir jābūt tādai regulārai praksei. Tu teici, reizi pusgadā? Es pati to daru reizi gadā, reizi pusgadā, jo es ļoti arī sekoju līdzi, tad, kad es ielādēju aplikācijas, jau uzreiz izēju cauri visam, kas ir, kas nav. Bet tā vidējam latvietim es teiktu reizi pusgads, reizi gads, atkarībā no tā, cik daudz to lejupielādē aplikācijas. Ja ir tendence lejupielādēt daudz un tajā brīdī nedomāt un uzreiz piekrist visam, tad es teiktu, varbūt biežāk reizi kvartālā varbūt to var darīt, reizi ceturksnī. Tā laikam būtu pareizāk. Jā, un vajadzētu arī uzmanīt cilvēkus, kas ģimenē ir ar tādām vājākām digitālām prasmēm, pasakot līdzi. Protams. Jo tas, ka ir vietālrunis, tas nozīmē, ka tas tiek lietots un tur kaut kas ir tajā vietālrunī, vai ne? Man arī jāsaprot, ir šīs varbūt cilvēkiem, kam ir mazākas tās digitālās zināšanas, varbūt tā piekļuves. Šīs aplikācija atļaujas varbūt nav tā lielākā problēma. Lielākā problēma būtu šī krāpnieciskie visi gadījumi, kur cilvēkam ir jāizskaidro, kad uz aizdomīgiem linkiem nespiežam, un tad kā viņus atpazīt, ka tur, teiksim, ir nevis reklāma Facebookā izlaists, piemēram, no bankas, bet tu redzi, ka tu uzklikšķini, tev atverās pārlūkā, un augšā tur, kur ir tā adrese, tur ir pavisam kaut kas cits dīvains. Banka. Jā, no sērijas. Un tad saprot, ka tiem cilvēkiem ir jāizskaidro. Un ka, ja ir kaut kāds piedāvājums, kas ir pārāk labs, lai viņš būtu patiesība, tur, es nezinu, internetu veikalā mēs visu izpārdodam, dāvinam katram pircējam iPhone. Visticamāk jau, ka nē. Ka tas potenciāli ir kaut kāds krāpniecības schēma. Un no tā tad ir jāizvairās un jāskatās, lai mēs neapstiprinātu automātiski kodus, kas mums atnāk pieprasījumi pēc kodiem. Jo es zinu, ir cilvēki, kuriem mēs esam tik ļoti pieradināti. Jā, tu esi pieredzis visur klikšķināt. Un tajā brīdī, kad tev atnāk kods, tu pat, teiksim, tu esi sapulcē, tev atnāk telefonā pieprasījums, jā, tu apstiprini. Tu taču neesi veicis nepirkumu, ne, tu esi reģistrējies kaut kur, ja nekas nav, tu esi bijis sapulcē. Un, diemžēl, mēs arī ar klientiem saskaramies ar situācijām, kur klientu ir sazvanījis krāpnieks. Viņš ir klientu pārliecinājis
apstiprināt Smart ID pieprasījumu, piemēram, un klients to ir izdarījis. Un mums, teiksim, no uzņēmuma puses, ja mēs sāktu, un tas nav tikai mūsu teiksim, industrijā, bet tas ir šādas krāpniecības pastāv visur, ja mēs sākam apšaubīt šos te elektroniski ar drošiem autentifikācijas līdzekļiem apstiprinātus darījumus, tad principā mums izjūg visa e-komercija. Ja, es arī varētu teikt, kad nopirku iPhone, tā tomēr nebija. Es saņemu pakamātā un eju laimīgi uz mājām. Cilvēkiem ir ļoti, ļoti pašiem jāsako līdzi. Un šis ir tas, ko man gribētos, lai arī uzsver, kad neapstiprinām kodus, nesaucam savus datus uzņēmumu pārstāvjiem. Ja mēs neesam droši, ka man tiešām ir piezvanījis Tele2, nomet klausuli un atzvani. Atzvanīja uz oficiālo numuru, kas tev ir zināms. Tāpat arī ar bankām, ka viņi zvana vai ja policija zvana. Man pašai bija tā, ka man zvanīja it kā no policijas, un es zvanīju uz iecirkni. Mums bija tā saruna, saka, sveiki, šeit no policijas zvana tur saistībā ar tādu un tādu kriminālu procesu, tāds un tādu inspektori. Mums tur vajadzētu parunāt. Es saku, ok, labi, es jums atzvanīšu. Es zvanīju uz policijas iecirkni konkrēto, kur viņi it kā teica, un tad caur iecirkni saku, labdien, man zvanīja it kā tādu un tādu policistu, tādu un tādu kriminālu procesu ietvaros, vai pie jums tāda strādā, vai viņi tiešām man zvanīja. Beigās izrādījās, ka viņai, mums bija klients vērsies policijā, tad policija gribēja no mums informāciju saņemt, un viņi bija manus kontaktus dabūjusi, un tad es tā no otras puses apgāju. Un šeit bija īsts cilvēks apakšā, bet bieži vien jau nav. Jā, man šķiet arī, es domāju, ka arī uzņēmumiem ir jāpārdomā tā viņu komunikācija arī ar cilvēkiem laikā, tad, kad šie telefonu krāpnieki ir tik ļoti aktīvi. Man arī zvanīja no telekomunikāciju tīkla, ne Tele2 gan. Un vienā brīdī viņi man arī saka, kaut ko par datiem nosaukt. Es viņiem saku, bet jūs taču saprotat, ka es to nedarīšu. Jūs taču saprotat, ko jūs no manis teikt prasat laikā, kad es zinu, ka man var piezvanīt jebkurš un mēģināt izkrāpt jebko. Viņi tā, labi, bet tad jūs varētu man atzvanīt. Es saku, jā, bet kāpēc? Tad šī schēma, jūs saprotiet, vienkārši nedarbojas. Šis nedarbojas, manā gadījumā. Bet citos gadījumos, ja cilvēkiem pieredze, redz, man vienreiz zvanīja, tas bija viss leģitīmi, viss apstiprinājās. Tad es noticu arī citā reizē. Es domāju, ka arī pašiem uzņēmumiem ir jāpārdomā šī komunikācija, kā es sazinos ar saviem klientiem. Ja? Tam arī ir jāpievērš patiesībā nopietnu uzmanību, jo mēs dzīvojam ļoti tādā digitāli mežonīgā laikmetā, kad mūsu dati plūst pa labi, pa kreisi. Ja tev būtu jānosauc viens mīts, kas ir saistīts ar tādu datu drošību vai tādu mūsu digitālo drošību, kas joprojām ir ļoti aktīvs, ko tu teiktu? Ir kāds vēl ļoti dzīvs? Daudzi. Nežēl daudzi. Es teiktu tādi lielākie, ko man gribētos atspēkot. Pirmais ir tas, ka datu regula aizliedz apstrādāt datus. Un otrais ir tas, ka, ja klients paprasa dzēst savus datus, tad uzņēmumam pilnīgi viss ir jādzēš. Jo otrais gadījums par datu dzēšanu atsevišķos gadījumos, to var tiešām panākt, teiksim, internetu veikalā, ja tu esi izveidojis profilu, tu varētu viņu prasīt dzēst, un uzņēmumam viņš būtu jādzēš, bet vai viņi varētu izdzēst visus tavus datus? Visticamāk, nē. Kāpēc? Tāpēc, ka tu, piemēram, veic pasūtījumu, un pēc grāmatvedības likuma ir jāglabā attaisnojuma dokumenti 5 gadus. Līdz ar to normatīvais akts ir svarīgāks, normatīva akta prasības ir svarīgākas par tavu kā datu subjektu tiesībām pieprasīt šo dzēšanu. Protams, tas nav visos gadījumos, bet teiksim, arī mums klienti ir rakstījuši un prasījuši sevi dzēst. Un, mums, diemžēl, ir ierobežotas tās iespējas, jo mums normatīvi akti ļoti stingri regulē to, kāda informācija mums ir jāglabā, ko mēs vienkārši nevaram dzēst. Tie paši, piemēram, saglabājumie dati, kas ir saziņa, kas ir bijusi. Mums viņi ir jāglabā 18 mēnešus, jo, teiksim, policijas pieprasījuma gadījumā policijai ir jāpiekļūst šai informācijai. Un mēs, diemžēl, ir grūti izpildīt šos dzēšanas pieprasījumus. Un attiecībā uz to, ka regula aizliedz datus apstrādāt, tā galīgi nav. Regula ļauj mums daudz ko darīt ar datiem, bet ir jāievēro noteikti principi un ir jābūt tiesiskiem pamatam to darīt. Redz kā, ja? Klausies, Nikola, man šķiet radīja apvērsumu. Tikko, un es ceru, ka cilvēki, kas ir noklausījušies šo sarunu patiesi, paņems rokās savu vietālu un piesēdīsies pie savu datoru un izies cauri visām lietotnēm un paskatīsies, kādas tad atļaujas ir devuši. Paldies par to, ka tu par to runā, jo, lai mēs būtu pasargātāki, mums ir jābūt zinošiem.
bez tādas sevis izglītošanas un tādas ieinteresētības šajos jautājumos mēs īsti jau sevi nevaram pasargāt. Un arī tad tā 100% ir jautājums, vai mēs vispār varam pasargāt. Bet Nikola arī stāstīja tos veidus, kas ir tie veidi, kas mums ir jādara, lai mūsu dati būtu lielākā drošībā nekā visticamāk tie ir šobrīd. Paldies, ka tu pieslēdzies, klausījies, padalies ar šo sarunu, ar kādu, jo es domāju, ka ļoti, ļoti maz cilvēku Latvijā, kuri neizmanto viedtālruni un internetu. Ļoti, ļoti maz. Patiesi ļoti. Tātad šī saruna attiecās patiesībā uz mums visiem. Paldies! Mēs tiekamies citreiz. Paldies tev, Nikola! Paldies!